Tātad, kā pāriet no inbox uz Gmail? Kā izveidot Gmailā kontu, es nestāstīšu, jo tas ir diezgan vienkārši. Sāksim no tā, ka konts jau ir izveidots. Tad pirmā lieta, kas ir jāizdara, ir jāiet mail settings. Ieejam mail settings, tālāk accounts and import, add the POP3 email account. Ierakstam e-pasta adresi, no kuras mēs importēsim visus e-pastus. Tas nozīmē, tie e-pasti, kas tiks sūtīti uz inboxu, tāpat pāries uz Gmail. Būtībā mums jau tagad viss ir aizpildīts. Ievadam šeit savā inbox e-pasta paroli. Un tas arī viss. Spiežam add account. Un tagad ir pāris sīkas darbības jāveic. Tas ir piedāvājums, vai mēs vēlamies saglabāt iespēju, ka mēs varētu no sava Gmail sūtīt Gmail e-pastu sūtīt tā, it kā tas būtu mūsu inbox e-pasts, ka rakstītos adrese no inbox e-pasta. Ejam tālāk, mēs to izvēlamies. Šeit ierakstam to vārdu, kādā mēs gribam, kādu, lai mums rakstītu attiecīgi, ka mēs sūtam tās vēstules. Un tagad viņš mums aizsūtīs uz to mūsu inboxa e-pastu, tādu kā vai nu kodu, vai nu tādu kā linku, uz kura nospiežot šī visa funkcija tiks aktivizēta. Tātad lūk ir šis te e-pasts. Mēs iekopējam kodu. Ar šo kodu nevienmēr sanāk to izdarīt, tādēļ vislabāk ir nospiest vienkārši šeit uz šīs te saites. Un tas ir izdarīts. Tātad tagad ieejot iekšā manā Gmail settingos accountā, mēs redzam, ka ir parādījies tāds kā tas mans inbox e-pasts, plus vēl man ir parādīsies iespēja send mail as, tas nozīmē, ka es varēšu sūtīt e-pastus, kā ar šī inbox e-pasta nosaukumu. Un tas arī viss. Vēl aizmirsu pieminēt tādu, lai īstenotu pārēju no inboxa uz Gmail ir nepieciešams inboxa opcijās pārsūtīšana un POP3 pieeja, ielikt šeit ķeksīti, atļaut ārējo POP3 pieeju, jo dažreiz gadās, ka tur tas ķeksītis nav ielikts, un tad tas viss, tā visa procedūra pārēju no inbox uz Gmail nav iespējams realizēt.